Mani sauc Evita, esmu no Balviem, pabeidzu neatliekamās medicīnas ārsta palīgus. Esmu Lana Lapsara un es šogad pabeigšu ārstniecības programmu ārsta palīgi. Mani sauc Katrīna Vanaga, es esmu no Saukalnes un esmu pabeigusi ārsta palīgu. Mani sauc Gustavs, esmu no Valmieras un šogad beidzu ārsta palīgus. Mani sauc Nadīna Lasē, šogad pabeigšu ārsta palīgu studijas un esmu no Jelgavas puses. Es esmu Lijāna, es esmu no Rīgas rajona un pabeigšu ārsta palīgus. Par ko es gribēju kļūt bērnībā? Laikam par vēstures skolotāju sākotnēji. Noteikti par mediķi. Es gribēju kļūt par patologu anatomu. Es bērnībā gribēju kļūt par zooloģiskā dārza direktoru. Laikam nebija tāds viens noteikts mērķis, par ko es gribēju kļūt, jo tas visu laiku mainījās, bet kaut kur prātā man vienmēr bija medicīna, ka es gribētu strādāt medicīnā, un tad laika gaitā arī es šeit nonācu. Bērnībā gribēju kļūt par fotografu. Tieši šī koledža, jo bija dzirdētas ļoti labas atsauksmes. Šī ir mana otrā profesija. Sākotnēji esmu pabeigusi ekonomistus un pēc tam jau sanāk. Pēc kaut kāda nostrādāta ilgāka laika šajā jomā, es sapratu, ka es vēlētos citus dzīves izaicinājumus. Man visi ģimenes locekļi ir ārsta palīgi, mediķi, 3 paaudzēs. Tā kā domāju, tas kaut kā tika ielikts manī jau no pašas bērnības. Droši vien tas, ka mani ļoti interesē neatliekamā medicīna, un tas ir arī tas, kur es sev redzu strādājot nākotnē. Noteikti vēlme palīdzēt cilvēkiem. Noteikti anatomija. Psihiskās slimības. Anatomija, fizioloģija un klīniskās ārsta palīgu procedūras, protams. Kardioloģija un elektrokardiogrammas. Man ļoti interesē pediatrija un arī klīniskās procedūras, un arī kardioloģija bija interesanta. Kardioloģija, internās slimības un neatliekamā medicīna. Jā, farmakoloģija, tas noteikti bija sarežģītākais priekš manis. Farmakoloģija un anatomija. Infekciju slimības. Pētniecība veselības aprūpē. Manos plānos ir iet uz māsām, patreiz vai arī iet certificēties uz ambulatoriem ārsta palīgiem. Jā, noteikti. Nākamais gads ir plānots certifikācijā. Iešu gan neatliekamās medicīnas ārsta palīgu, gan ambulatorijā certifikācijā. Jā, noteikti. Nākamgad mācīšos par neatliekamās medicīnas ārsta palīgu. Jā, noteikti savu nākotni saistu ar darbu neatliekamajā medicīnas palīdzības dienestā un plānoju arī nākamgad turpināt studijas šeit. Draugi ir ļoti atbalstoši un gaida, kad varēšu viņiem uzlikt sistēmas. Viņi saka, ka es esmu ļoti drosmīga. Draugi bija ļoti pārsteigti par manas profesijas maiņu. Draugi mani atbalsta. Ļoti interesanti. Viņi bieži mani konsultējās par problēmām, kas viņus ir skāruši, vai viņu bērnus, piemēram. Viņi ir priecīgi, ka ir kāds, kurš var uzlikt sistēmiņas. Viņi saka, ka es esmu ļoti drosmīga un viņi domā, ka tas ir ļoti sarežģīti un medicīna kā tāda nozare ir apbrīnojama. Es varētu teikt, ka spilgtākais piemērs man ir no manas pēdējās prakses uz NMPD. Tā bija visizaicinošākā emocionāli un fiziski mana prakse. Es esmu gājusi praksi gan slimnīcās, gan privātās ambulatorās iestādēs. Ļoti patika uroloģijas privātprakses ietveri. Kā palīdzējām jaunietim izvairīties no pašnāvības. Ir daudz bijis, ļoti daudz visādi spilgtu notikumu. Ir gan bijuši tādi smagi gadījumi, gan akūti koronāri sindromi, gan reanimācijas ir bijušas praksē smagas. Noteikti iesaku iestāties un pabeigt, jūs nekad nenožēlosiet savu izvēli. Atnākt sākotnēji pastaigāt kaut vai pa koledžu un saprast, vai viņiem šeit patīk atrasties un būt, parunāt ar pasniedzējiem un izveidot jau pašā sākumā šo sajūtu, ka viņi vēlas šeit atrasties. Tas būtu tāds mans ieteikums.
kategorizēt savus mērķus, nostādīt savus prioritātes, saprast, vai tas ir tas, ko jūs tiešām dzīvē gribat darīt, vai tas ir jūsu aicinājums, jo medicīnā bez sirds aicinājuma nevar. Un iesāciet un obligāti to arī pabeidziet. Uzreiz kārtīgi, cītīgi mācīties farmakoloģiju. Būt pārliecinātiem pašiem par sevi un nebaidīties iet uz priekšu.